Labvakar! Šovakar sagaidīts skaists notikums, kuru esam pulcējušies piedzīvot kopā. Vidējās paaudzes deju kolektīvas Katiķis šajā deju sezonā sagaidīs savu 35 gadu jubileju. Svinēsim svētkus kopā caur deju. Lai pasākums ritētu harmoniski, gribu atgādināt, izslēgsim savus mobilās ierīces vai iestatīsim klusuma režīmā. Paldies! Un lai patīkams jums visiem koncerts! Ak, meitiņa malēņa, slauki tīru maltuvīti, lai saminās ļauna diena zem dieviņa kājņām. Mīļa mana māmuliņa, mīļi mani mācējusi, zināt, darbu padarīt, citiem jaunu nedarīt. Ciao.
Dievam gudrs padomiņš pār šo visu pasaulīti, šķir Dieviņu taisnu ceļu šī celiņa gājējiem. Dievs palika, Dievam gudrs padomiņš, Dieviņš bija, Dievs palika, Dievam gudrs padomiņš. Dievs kokiem lapas deva, Dievs vārpiņas tīrumai, Dievs kokiem lapas deva, Dievs vārpiņas tīrumā, Dievs vārpiņas tīrumā. Dieviņ tavu likumiņu, tāda diena, tāda nakte, Dieviņ tavu likumiņu, tāda diena, tāda nakts. Cik augšā izsīku zvaigžņu, zemē sīku akmentiņu, cik augšā izsīku zvaigžņu, zemē sīku akmentiņu, zemē sīku akmentiņu. Šķirtījā viņi lietu skaistu, deviņiem gabaliem, šķirtījā viņi lietu skaistu, deviņiem gabaliem. Lai šķir laima taisnu ceļu, šī celiņa gājējiem, lai šķir laima
dziesmiņa pārizskana no līdzīni meža gals, lai dziesmiņa pārizskan.
Dieviņš taisa dzelža sētu apkārt manu mājas vietu, apkārt manu mīļu ļaužu, apkārt manu augumiņu.
to miegu izgulējis, kulē dienu, kulē naktis nauda stāvu stāvēdam. Ajā meitas lielu miegu, kā to miegu izgulējis, kulē dienu, kulē naktis nauda stāvu stāvēdam. Bet neteikšu, kāda vaina mūs beigtām. 2 stundas kājas ālu, 3 rokas putināju. Tālu bija nepazinu, vai nav mani bāleli.
Liepu galda galiņā.
Was
Dievs ar pērkoni, es ar savu bāleli. Danco 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 Dievs ar pērkoni, es ar savu bāleli. Pērkonami visā zeme man pēliņi bāleliņi. Pērkonami visā zeme
Koncertā piedalījās un paldies sakām mūsu deju draugu kolektīviem. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes kultūra, bērnu un jauniešu deju kolektīvs Ieviņa vadītāja Alise Daugava. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestāde kultūra, TDA jaunība vadītāja Elīna Gavrilova. Vilcis valsts mana vidējās paaudzes deju kolektīvs Metaka vadītāja Ivita Lejava Majore. Valožu vidusskolas vidējās paaudzes deju kolektīvs Treideviņi vadītāja Līga Plēpe. Rīgas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Pārdaugava kultūras apvienības kultūras centra Imanta vidējās paaudzes deju kolektīvs Imantieši vadītāja Linda Jantrauga. Lielvārdas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Lāčplēsis vadītāja Alise Līna Daugavlieta. Vārds ķermuma tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvu Kadiķis dejotājiem. Un mēs gribam pateikt lielu paldies arī mūsu vadītājai, Ingai. Kadiķis mūžam ir zaļš, vai ziema, vai vasara zaļš. Bet ir tādas reizes, kad viņu vajag papurināt, viņu vajag samīļot. Un to izdarīja Inga. Viņa atnāca, samīļoja, papurināja. Un mēs sakam tev ļoti lielu paldies par tavu pacietību, par tavu izturību, par tavu mīlestību.
Un tu liki arī mums noticēt, ka mēs varam, kaut arī ir grūti, bet mēs varam ļoti, ļoti daudz. Tāpēc mēs tev sakam milzīgu, milzīgu paldies. Un Kadiķis ir ļoti svēts koks, un Kadiķis ir vidutājs starp debesīm un zemi. Tu mums liec stāvēt uz zemes, justies kā debesīs. Paldies! Un liela paldies mēs, protams, sakam Māriņai. Kur mēs bez Māras? Kas Kadiķi samīļotu muzikā? Kas Kadiķi pabārtu muzikā? Māra, paldies tev, ka tu vienmēr esi kopā ar mums. Un tagad vārds Kadiķa vadītājai Ingai Kalmiņai. Labvakar visiem! Kadiķis mani emocionāli aizkustinājis gan koncertā, gan šobrīd. Man vajag sapurināties tagad. Teikšu daudz, jo koncerts paskrēja nemanot, neaizpildījām to ar liekiem vārdiem, tas pats runāja par sevi. Un kad nu vēl jānes svētkos, tā lai es jūs visus redzu. Pats koncerts runāja par to, ka mūsu dzīves ceļā, par ko mūsu senči zina, mūsu tautas deju vēsta, mēs labi zinām, ka mums līdzās ir ļoti dažādi cilvēki, īpaši un svarīgi. Un tikai mums pašiem dažreiz grib šķirot labi vai slikti. Bet tas augstais, viņš visu zina, un Dievu plānā viss ir ierakstīts, ko vēst arī daudzas mūsu dejas. Mums līdzās ir cilvēki, kas sasauc arī šo Ziemassvētku gaidīšanas laiku, arī ir 2. advente, lai mēs visi padomātu par tiem cilvēkiem, kas mums līdzās iet kādu noteiktu, konkrētu laiku. Kāds ir mums iet visu dzīvi, kādu mēs satiekam uz visu mūžu, kāds mums nāk uz kādu laiku. Tas pats arī ar notikumiem mūsu dzīvē, kā skolotāji tie ienāk pie mums, kā iedvesmotāji, kā komandas biedri. Tie nāk un mēdz arī iet. Un tas pats notiek mūsu katra dzīvēs, mūsu arī kolektīvos. Un to mēs visi zinām. Ģimenēs, darbos, visur mums apkārt. Un arī mūsu kolektīvā mēs šodien svinam 35 gadus. Tas nav mans nopelns, un tas nav arī tikai šo dejotāju nopelns. Lai mēs šodien šeit tos 35 gadus svinētu, cik daudz cilvēki ir nākuši, bijuši to veidojuši par to, kas viņš ir, par to, kas šis kolektīvs ir, lai mēs svinētu 35 gadus, man pašai nav tik daudz, cik kolektīvā. Un šeit gan ir gana daudz tā dejotāji, kas pusi kolektīva mūža ir nodzīvojuši Kadiķī. Un tas jau ir labs rādītājs. Ja jūs šeit skatāties šobrīd, tad mani ceļi pie kolektīva atveda pirms gada, nepilnījā, tikai pagājušajā sezonā, tā teiksim precīzāk, gana grūtā laikā, smagā pārbaudījuma laikā kolektīvs. Un šodien mēs te esam. Mēs varējām sagaidīt tos 34 un tā arī palaist to. Bet pateicoties tam, ka kolektīvam ir 35 gadi, tas gan ir tikai vienīgi šo cilvēku nopelns, kas šobrīd stāv uz skatuves. Aplausi viņiem! To, ko es tagad teikšu, to zina daudzi kolektīvu vadītāji, vispār dažādu komandu un uzņēmumu vadītāji. Tā ir tāda lieta,
kad ir ļoti viegli iet tur, kur jau ir gatava komanda, ir ļoti viegli pieslēgties, darboties tur, kur ir pilns sastāvs. Ir ļoti liels izaicinājums vadītājiem strādāt ar kolektīvu, kas nav pilnā sastāvā. Tev kaut kur jāstartē, tev viņi jāmotivē, bet tu netiec uz svētkiem, tu netiec uz skatēs. Šādā sastāvā mēs Deju svētkos nevaram startēt. Bet ir ļoti liels izaicinājums dejotājiem būt tādā kolektīvā. Un kā jūs domājat, par ko es viņus cienu un mīlu, jo par spīti tam viņi ir šeit. Vēlreiz aplaudēsim viņiem. Cik vairāk es gribu viņu, kur dažai paslēpušies. Jā, nāciet ciešāk. Es vēl nepabeidzu. Un mums ir tas prieks viņus visus uzlūkot, jo šeit jūs redzat tos dejotājus, kuri par spīti tam, ka netiek svētkos vai kaut kur startēt, viņi ir uzticīgi kolektīvam. Tie ir tie zelts, šādi dejotāji ir patrioti, tie ir uzticams personas, tie ir kolektīvu kodols. Tas ir tas zelts, kuri nes kolektīvu tajos smagajos brīžos, kad ir ļoti grūti. Un nav jau grūti man, piemēram, konkrēti darboties tādā sastāvā, jo tas ir tas, ko es mīlu, tās vērtības man ļoti silda un es par tām degu. Un man ir viegli nākt, jo es jūtu šīs vērtības un enerģiju. Tas mani iedvesmo, un par spīti tam mēs salikām kopā galvas ar mūsu vadītājiem, draugiem, draugu kolektīviem, un mēs nosvinējām tos svētkus, un atnāca tas veids, kā mēs to varam godam paveikt un padejot un uzmirdzēt vismaz mūsu dzimšanas dienā. Paldies visiem Deju kolektīva vadītājiem, kas ir veidojuši Kadiķa aplausi viņiem. Un aplausi visiem dejotājiem, kas kādreiz ir bijuši daļa no Kadiķa, jo tikai tas konkrētais cilvēks un sastāvs arī ir novedis mūs līdz 35 gadiem. Aplausi visiem dejotājiem. Un vēl es pievienojos jau izteiktajiem paldies vārdiem. Tajā ziņā, ka mums arī ir tādi cilvēki, kas mums vairāk par visiem, kuriem tomēr varam teikt paldies, mūs atbalsta un palīdz, un tās ir mūsu ģimenes, jo bez jūsu atbalsta rūpēm un izpratnes palīdzības mēs nebūtu šeit. Aplausi mūsu mīļajiem. Tagad dodu vārdu Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītājiem Jurim Laizānam. Labvakar. Pirms oficiālās daļas gribētu arī dažus vārdus pateikt no pašvaldības, no Ķeguma pārvaldes. Pateikt paldies par lielisko, skaistu koncertu. Par to harmoniju, kas veidojās uz skatuves, apvienojot deju, mūziku un tautas dziesmas. Par to enerģiju, par to pozitīvo, kas aizpildīja burtiski pirmās minūtēs mūsu telpu. Skaidrs, ka tas ir ļoti liels darbs. Gan vadībai, gan tiem, kuri danso, bet, ziniet, es gribēju pateikt, ka vakar es piedalījos vienam pasākumam,
kas saistās ar jauniešiem. Ogres novada pašvaldības jauniešu gada balva. Un kaut kādā brīdī, sēžot un skatoties šo lielisko koncertu, es tā padomāju, 3-5 gadi, kad sadalītu uz visu kolektīvu, uz ciemiņiem, kas atbrauc. Jūs esat jaunieši. Jūs vienkārši esat jaunieši. Jūsu dvēselē iedegās kādu laiku atpakaļ zvaigznīti un stumj jūs uz priekšu ar prieku, dejot un rādīt savu profesionalismu. Paldies jums! Un tagad atzinības raksts par ilgadēju ieguldījumu tautas deju popularizēšanu, dziesmu un deju svētku tradīciju kopšanā, kolektīvā 3-5 gadu jubilējā, vidējas paudzes deju kolektīvam Kadiķis. Jūsu vadītājs. Pateicība Andai Šauvai. Par ilgadēju, godprātīgu un radošo devumu vidējas paudzes deju kolektīva Kadiķis 3-5 gadu jubilējā. Paldies! Viktoram Avdevičam. Viktor, par ilgadēju, godprātīgu un radošo devumu vidējas paudzes deju kolektīva Kadiķis 3-5 gadu jubilējā. Zandai Rūlei. Par ilgadēju, godprātīgu un radošo devumu vidējas paudzes deju kolektīva Kadiķis 3-5 gadu jubilējā. Apsveicu. Paldies! Pateicība Girtam Jēkabsonam. Par ilgadēju, godprātīgu un radošo devumu vidējas paudzes deju kolektīva Kadiķis 3-5 gadu jubilēju. Apsveicu un paldies! Paldies skatītājiem un atbalstītājiem. Koncerta noslēgumā es vēlētos teikt, ka labākais, ko varam uzdāvināt kolektīvam, ir turpināt darīt to, ko esam iesākuši, turēties kopā, lipināt to enerģiju un tās vērtības citiem, turēt mūsu to kodolu centrā
lai tas pie sevis pulcē apkārt citus. Un mūsu pilsētā Ķegumā skatuviskā deja ir tādā sarkanās grāmatas jau aizsargājumā punktā jāliek. Mums tās pēctecības nav, mums nav bērnu jauniešu deju kolektīvu, līdz ar to ir liels izaicinājums nākt cilvēkiem bez pamatiem piepūdzēties un nosaukt no vidējās paudzes, bet daži aizvirdēja šodien pirmo koncertu savā mūžā. Viņiem tas izdevās un labi veicās. Ar to es vēlētos aicināt arī pilsētas iedzīvotājus uzdāvināt dāvanu kolektīvam, pievienoties, nākt pie mums, mēģināt labā komandā viss ir iespējams, un pēc 3 mēnešiem jau var dejot koncertā. Un lai mēs deju svētkos, kā Ķegums nepazustu no deju svētku saraksta, tas ir ļoti būtiski. Nāciet, dejojiet, aicinam jūs. Tagad došu vārdu deju kolektīviem, kas ir mūsu viesi šīs dienas. Paldies! Mēs esam viesi un mēs esam draugi. Vispār neesmu paskaidījis, cik, bet vispār, 100 gadu tā nevar teikt, bet var jau, ja? Mīļiem, 35. Ne jauns, ne brieduma gados, man liekas 35, tas ir pats, ka vairāk no tās jaunības muļķības galvā, un viss ir skaidri un gaiši saprotams un zināms. Mīļie, kas ir tā pa jubileju bez svētku tortes? Pareizi. Tad sveiks, lai dzīvo, un lai dzīvo vēl 100 gadu. Mīļie kateķieši, pirmkārt, paldies par lielo iespēju. Mums bija tiešām gods būt arī šī koncertā daudz vairāk, tieši dejojot kopā ar jums, īsti interesantās horeogrāfijās. Un 35 un kateķim, protams, tas nav nekas, un kā jau Anda teica, ka kateķis ik pa laikam ir jāpapurina. Un es ceru, ka tas mēģinājums, kas mums bija kopā, būs tā īstā dzirksts, un šis koncerts dod vēl daudz vairāk, un tiksimies arī nākamajā lielajā jubilejā. Paldies! Labvakar! Ko kadeķīši? Vai kadeķi, jā? Baložu kolektīvu Streidiņu vēlas jūs sveikt svētkos un novēlēt būt mūžam zaļiem, kā paši teicāt. Kadeķis tomēr ir izturīgs, spēcīgs un cīksts. Es domāju, jūs arī esat atkoši. Tad mēs jums atvedām mazu dāvaniņu, māsīcu. Kaut kur izdomāsiet, ieliksiet, jūs priecēs un citus arī. Labvakar! Dejotāju vidū ir tāds teiciens: dejot ir laime. Kā ne? Dejotāji ir traka un varana tauta. Un dejotājiem ir spēcīga veselība, vai ne? Tāpēc mēs ļoti mudinot zālē sēdošos pievienoties jums, dāvājam jums spēcīgu vitamīnu devu. Mēs ceram, ka jums būs ne tikai 35 vēl plus, bet vēl 135, ļoti ceram. Un lai jūsu pulciņš vairojās un esat spēcīgi un varani dejotāji, lai raids deju solis!
ko. Mēs no Jelgavas, mēs esam jaunība, bet tā ir sagadījies, ka šī ir 80. sezona mums. Un 35 jau patiesībā tas tā. Mēs vajag mainīties tā kā, bet ko mēs gribam novēlēt? Raiti deju soli un galvenais atcerēties, kāpēc mēs to darām. Man liekas, ka Kadiķis rāda to, ka tiešām var, ja dara, un jums izdosies. Un es domāju, tur paceliet rokas, kas nāks uz nākošo mēģinājumu. Tā divas es redzēju, puišas es redzēju, tā kā būs būt. Daudz laimes dzimšanas dienā! Es saprotu, ka visi ir apsveikuši. Vēl gribētu pateikt mīļi paldies, ka atnācāt, un ceru, ka jums šis koncerts ļoti, ļoti patika. Un visiem dalībniekiem es gribētu aicināt visus uz skatuves uz vienu lielu kopildi. Un skatītājiem liels jums paldies!